Situācija ir tāda, ka katrs audums, gandrīz katrs audums, kuru rūpnieciski apstrādā, viņš ir ķīmiski apstrādāts. Vai iedomājieties tādu lietu, ka jebkura šķiedra vai jebkurš diedziņš ir apstrādāts ar tik daudz ķimikālijām, ka viņš ir kā tādā iepakojumā, vai salīdzinot ar mūsu ādu, kur arī elpo. Iedomājieties, ka mēs visu laiku esam ietīti plēvē. Tāda ir situācija. Ieejot jebkurā veikalā, jebkurā auduma veikalā, skatoties plauktos un saprotot šos te audumus un viņu sastāvu, varētu teikt, ka dabīga auduma tur praktiski nav. Kādēļ viņš tiek apstrādāts? Tādēļ, ka mums vajadzīgas ir ērtības. Ir vajadzīgs audums, kurš neburzās, kurš labi izskatās vienmēr, kurš izskatās, kā lai saka, moderns, skaists. Mēs arvien vairāk pierodam pie šādiem audumiem, taču mēs nekad nedomājam, varbūt vai maz domājam par to, kas tad ir tas, ko mēs valkājam. Ir cilvēki, kuri nejūt šīs lietas, un ir cilvēki, kuri ļoti jūt. Piemēram, tie ir mazi bērni, tie ir vecāki gadu gājuma cilvēki. Tie ir cilvēki, kuriem ir jūtīgākas ādas un jūtīgāka sajūta pret šiem te izstrādājumiem. Tur jau ir tā lieta, ka ražotājs ir tik gudrs un viņam tik labi izdodas mūs gandrīz kā nedaudz apmānīt vai parādīt tos labumus mums, ka mēs gandrīz nemākam saprast, kāds tad ir īsts un dabīgs audums. Vai atkal tad, kad mēs redzam dabīgu audumu, mēs gandrīz vienmēr neizvēlamies par labu šiem te dabīgajiem. Jo, piemēram, lins burzās, kokvilna tīra arī burzās. Vilna slikti nēsājas un viņi īpaši jākopj. Tātad kokam sanāk divi gali. Ja? Un tomēr tie cilvēki, kuri sajūt šīs te auduma kvalitātes vai izjūt uz sevi, viņi tomēr atsakās arī no šiem te papildus plusiem vai ērtībām. Mēs esam pieraduši, ka uz uzrakstiem ir bieži vien rakstīts 100% dabīgs audums, 100% dabīga vilna, 100% dabīga kokvilna, bet patiesībā pazīstot šo te materiālu, pataustot, mēs redzam, ka tie ir klāji meli, ja tā var teikt, jo tur nav dabīga auduma, vai viņš ir apstrādāts. Cilvēki par to domā, par šīm dabīgām šķiedrām, par to, kā tad valkāt dabīgus materiālus. Ne par velti, arvien vairāk un vairāk domā, ne par velti ir dažādas sabiedrības daļas, kas domā zaļāk un zaļāk, un viņi meklē šīs te alternatīvas. Un ir organiska kokvilna, ir līnu piekritēji, ir vilnas apģērba cienītāji, tā varētu teikt. Un katrai šai šķiedrai viņai ir savas pamat īpašības, ko dod šis te valkātājs. Tātad sanāk tā, ka daba atmaksā valkātājam. Piemēram, runājot par vilnas izstrādājumiem. Vilnai viena no īpašībām ir tāda, ka vilna mazina sāpes. Tad, piemēram, vilnas izstrādājumi, viņi palīdz elpot ādai, un to visu nodrošina lanolīns. Vai tā ir tā taukviela, kas ir vilnas matā. Vilnas matas sastāv no tādām šķiedrām, un apkārt viņam ir kā tādas zvīņas. Un starp šīm te vilnas matas zvīņām atrodas šis te lanolīns vai tā dabīgā taukviela, kas tad nodrošina visu šīs īpašības, kuras ir tuvas cilvēka gan ādai, gan viņa tam valkāšanas, kā lai saka, procesam. Viņš jūtas labi tad, ja ir augsti, viņam ir tāda pati temperatūra, kāda ir viņa 36,6 grādi, vai arī tad, ja ir karsti, arī tad vilnas izstrādājums ir tuvs miesai un cilvēkam nav karsti. Ja, viņš saglabā tātad to pašu temperatūru. Tas ir pateicoties šim te materiālam, lanolīnam. Un lanolīns ir arī tas, kurš izstumj liekos, piemēram, dažādas putekļus, netīrumus. Viņš pasargā šo te cilvēku no liekām baktērijām. Tieši tāpat lina šķiedra. Viņš ir kā tāds antiseptiķis. Viņš, es domāju par lina šķiedru, viņa tāpat kā citas dabīgie materiāli, viņi arī aizsargā no dažādām baktērijām, no dažādām slimībām. Kokvilnas šķiedra tāpat gan aizsargā, gan arī viņa labi vada gaisu, gan arī uzsūc mitrumu, piemēram, 3 reizes vairāk uzsūc mitrumu un kādas 7 reizes ātrāk atdod apkārtējā vidē, nekā tas ir ķīmisks materiāls. Ķīmiskam materiālam nepiemīt šādas īpašības. Ja?
Un pasaulē ir ļoti daudz un dažādi zīmoli, kur pievērš šim te, varētu teikt, zaļajam dzīvesveidam. Internets ir veids vai vide, kur var pameklēt šo informāciju, piemēram, par organisku koku vilnu, kuru jau ražo, un šobrīd jau ir vairāk kā 1% no visas kopējās, no kopējās kokvilnas, no kopēji saražotā kokvilnas daudzuma. Tad mēs jau sākam interesēties par to, un pasaulē jau ir pieejami šie te materiāli. Dabīga vilna, dabīgs lins. Šeit Latvijā mēs varam būt lutināti, jo latvieši jūt šo te atšķirību. Varbūt tādēļ, ka esam vēsturiski dzīvojuši vairāk viensētās un esam tuvāk dabai. Un mūsu tās sajūtas pasaka priekšā, jā, šis ir dabīgāks un šis nav tik dabīgs. Es ieteiktu tomēr iet uz veikaliem un izvēlēties to pašu, to nekaitīgāko. Un tur var vairāk uzticoties sev un uz tausti. Ja jums liekas, ka viņš atbilst tam, jūstam ādas jūtīgumam un sajūtai, ka viņš jums der, mēģiniet un dariet to pašu, šujiet kreklus. Vai varbūt ieteikums ir tāds, ka vismaz sākat ar to, ko jūs velkat tuvāk ādai. Tā ir apakšveļa, apakškrekliņi, domājot par maziem bērniņiem, par zīdaiņiem, par vecākiem cilvēkiem, kuri īpaši jūt šīs te atšķirības.